Saeima pieņēmusi grozījumus mikrouzņēmumu nodokļu likumā, kas paredz atgriezties pie 9% nodokļu likmes un citas izmaiņas uzņēmumu darbības regulējumā. Kā turpmāk varēs strādāt mikrouzņēmumi, stāsta par likumprojektu atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs. Nepilnus 5 gadus Latvijā darbojas mikrouzņēmumu nodokļu režīms, un likumdevējiem šo režīmu radot bija vairāk mērķi. Pirmkārt, radīt labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai un tādā veidā liela daļa sabiedrībai ļaut iziet no pelēkā sektora, bērnu ekonomikas sektora. Realitātē ar šo atviegloto nodokļu režīmu tika atrisinātas šīs problēmas, bet radās arī daļa papildus faktoru, jo viena daļa jau esošu uzņēmumu vienkārši transformējās mikrouzņēmumu režīmā, tādējādi ļoti būtiski samazinot valstī nomaksājamo, valsts budžetā nomaksājamo nodokļu summu. Būtisks jauninājums ir atgriešanās pie 9% mikrouzņēmumu nodokļu likmes tiem uzņēmumiem, kas strādā pirmos 3 gadus. Tas nekādā veidā neattieksies uz tiem, kas jau strādā šajā jomā, proti 3 gadu termiņu mēs sāksim skaitīt no 16. gada 1. janvāra. Gan tiem uzņēmumiem, kas dibināsies no jauna, tātad no viņa dibināšanas brīža, vai tiem, kas šobrīd strādā, tātad pilns 3 gadu termiņš būs. 3 gadu termiņam beidzot nodokļu likme paaugstinās uz 12%. Ministru kabinetam līdz 1. augustam ir uzdots izstrādāt noteikumus, proti to jomu sarakstu, kur mikrouzņēmumi nevarēs darboties pat tad, ja tie pēc citiem kritērijiem, pēc nodarbināto skaitu un apgrozījumu atbilstu likuma prasībām. Vēl strādājot pie mikrouzņēmumu nodokļa, radās papildus skaidrība par to, kādā veidā mums vajadzētu panākt, lai visi strādājošie Latvijā, ne tikai mikrouzņēmumu režīmā, bet arī vispārējā nodokļu režīmā, tie, kuri saņem mazāku atalgojumu par minimālo algu, saņemtu sociālās garantijas no sociālās apdrošināšanas sistēmas vismaz minimālās algas apjomā. Ir nedaudz pārskatīts šī mikrouzņēmuma nodokļu maksājumās naudas sadalījums. Ļoti būtisks ieguvums kopumā Latvijas tautsaimniecībai no šī likuma grozījumiem būs tas, ka mēs novērsīsim konkurences skropļojumus ļoti daudzās jomās. Jo, piemēram, valsts un pašvaldību pasūtījumos, kaut vai celtniecībā, kur viena firma ir uzvarējusi konkursā, bet pēc tam kā apakšu uzņēmējs nodarbina veselu virkni mikrouzņēmumu, tad beigās šīs būves lietotājam īsti vairs nav skaidrs, kas ko ir būvējis, kas par ko ir atbildīgs, un tad, kad ir kolektīva atbildība, tad mēs saprotam, ka beigās šīs atbildības nav. Latvijas reģionos ir uzņēmēji minējuši par šīm problēmām, par konkurences skropļojumiem, jo ja viens uzņēmums darbojas ļoti atvieglotā nodokļu režīmā un cits nē, tad tā ir reāla problēma. Ar šiem likuma grozījumiem likumdevējs bija atrisinājis šo problēmu.